Liepājā turpinās ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija, kas paredz 366 Liepājas pilsētas ielu posmu apgaismojuma rekonstrukciju un jaunbūvu 121,9 km garumā, kā arī 10 Liepājas pilsētas ielu posmu rekonstrukciju 5,5 km garumā. Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā un pabeigt 2013. gadā. Projekta kopējās investīcijas ir 16,5 miljonu latu, no kuriem 85% ir plānotais Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Domāju, ka patreiz līdz gada beigām mēs jau būsim vairāk par pusi sasnieguši. Ātrāk noris ielu rekonstrukcijas projekti. Uz jau pagājušo gadu tika pabeigta Lauku iela posmiņš, Krišjāņa Valdemāra iela. Un būtībā patreiz ir darbi pabeigti arī Aldara ielā, ir palikusi tikai dokumentācijas noformēšana un tā varētu teikt nedaudz šādu tādu sīkumu pieslīpēšana. Ir darbi būtībā arī ir pabeigti Bērzu ielā. Ļoti tālu jau darbi ir pavirzījušies Apšielā un Dzelzceļnieku iela arī ir būtībā pabeigta, atlikuši tikai noformēt papīra formalitātes. Šobrīd satiksmei atvērta Dzelzceļnieku iela, kurā atjaunot satiksmi. Ielā 274 metru garumā no krustojuma ar Brīvības ielu līdz dzelzceļa stacijai ir izveidots apgaismojums, ieguldīti jauni elektroapgādes kabeļi, izbūvēta jauna lietus un sadzīves kanalizācijas novadīšanas sistēma, ūdensvads, bet virs zemes sakārtota brauktu, gājēju ietvu un izbūvēts veloceliņš, ievērojot vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nākošais objekts, kas ir tā vis tālāk, varētu teikt, ticis, tas ir šeit, kur mēs stāvam. Tas ir Laumas rajons un tātad teritorijas ap Ventspils, Meža ielām. Šeit arī objekts ir šogad tiks pabeigts. Lielākā daļa no gaismekļiem jau ir uzstādīta. Paliek pieslēgšana un vēl atsevišķās šeit Siļķu ielā, Krūmu ielā, Kalpaku ielā vēl ir jāpabeidz darbi. No pārējiem objektiem ļoti tālu arī, teiksim, gatavības stadija ir projektam, būvobjektam numur 2, kas aptvēra Ezerkrasta mikrorajonus, teritoriju ap Zirņu ielu sākot no Lauku ielas uz dienvidiem, dienvidrietumu rajonu. Un šeit tātad lielākie darbi Ezerkrasta abos mikrorajonos un Ventas ielas rajonā ir lielākā daļa pabeigti. Ir būtībā vēl palicis viens objekts, tas ir dienvidrietumu rajona iekškvartāli, tā saucamā Klaipēdas iela, kas ir iekškvartāla iela. Tā kā iela apgaismojuma modernizācijas projekts ir ļoti apjomīgs un sastāv no vairākām komponentēm, kuras realizē dažādi būvnieki, bieži vien darbu izpildi aizkavē iepirkuma procedūras un pārsūdzības. Katram būvobjektam un katram ielu rekonstrukcijas projektam tika rīkots atklāts konkurss. Pozitīvi ir tas, ka mums šajos konkursos bija pietiekoši liela konkurence un tajā pašā laikā nebija tā, kad ir 20 pretendenti un tad, protams, kad ir dažādas problēmas. Tieši ielu apgaismojuma projektos bija apmēram 5 līdz 6 būvniecības firmas, kas piedalījās. Rezultātā mums arī ir tā, domāju, ka priekš pilsētas ir sekmīgi tas, ka nav viens uzvarētājs, bet mums lielākā daļa objektu tomēr ir katram citam uzņēmējam. Projekta Liepājas iela apgaismojuma sistēmas modernizācija un iela rekonstrukcija gaitā paredzēts modernizēt 70% no kopējās apgaismojuma infrastruktūras un izveidot efektīvu tās vadības sistēmu, kas pilsētai ļaus ietaupīt elektroenerģijas patēriņu vismaz par 30%, jeb vismaz 139 000 latu. Savukārt uzturēšana un remonta izmaksas samazināsies par 70% un ieguvums varētu sasniegt 87 600 latus gadā.